Tornis taisnā pozīcijā. Kad tornis izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads solās būt par lielām pārmaiņām. Tas var nozīmēt, ka dzīvē būs brīži, kas tevi satricinās, bet tie kalpos kā iespēja atbrīvoties no visa, kas vairs nav tev piemērots. Tornis simbolizē nepieciešamību nojaukt vecās nestabilās struktūras, lai izveidotu jaunas un stiprākas. Attiecībās šī kārts norāda uz nozīmīgām pārmaiņām. Ja esi attiecībās, iespējams, šogad nāksies piedzīvot brīžus, kad tiks pārbaudīta jūsu saiknes stiprība. Tas var būt laiks, kad veci ieradumi vai neizrunātas problēmas beidzot nāks gaismā. Lai gan tas var būt neērti, šīs pārmaiņas palīdzēs jums izveidot godīgākas un dziļākas attiecības. Ja esi viena, tornis norāda uz iespēju, ka tavs priekšstats par mīlestību un attiecībām var tikt mainīts. Iespējams, sastapsi kādu, kurš izjauks tavus vecos pieņēmumus, bet tas atvērs ceļu kaut kam patiesi vērtīgam. Darbu un finanšu jomā tornis simbolizē negaidītas pārmaiņas. Tas var būt pēkšņs karjeras pavērsiens, jauna virziena izvēle vai pat izaicinoša situācija, kas mudinās tevi meklēt ko jaunu. Šī kārts aicina saglabāt elastību un skatīties uz pārmaiņām kā uz iespēju izaugsmei. Finansiāli tas var nozīmēt, ka būs jāpielāgojas, iespējams, pentuārt samazinot tēriņus vai pārplānojot budžetu, bet ilgtermiņā tas nāks tev par labu. Un zini, tornis atgādina, ka dažreiz vecais ir jānojauc, lai uzceltu ko daudz stiprāku. Kā saka, reizēm dzīve uzspridzina tavu komforta zonu, lai tu beidzot izkustētos no vietas. Tornis apgrieztā pozīcijā. Kad tornis izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz kavētām pārmaiņām vai bailēm no tām. Tas nozīmē, ka tu iespējams turies pie vekām struktūrām vai situācijām, kas vairs nav tev piemērotas, baidoties no tā, kas nāks pēc tam. Attiecībās šī kārts var norādīt uz pretestību pārmaiņām. Ja esi attiecībās, iespējams ir kādas problēmas vai neizrunāti jautājumi, kurus tu vai tavs partneris izvairāties risināt. Tas var radīt stagnāciju, ja netiks spērti drosmīgi soļi uz priekšu. Šis ir laiks, kad jāsaprot, pārmaiņas nav biedz, bet gan iespēja uzlabot jūsu attiecības. Ja esi viena, apgrieztais tornis aicina izvērtēt, vai tu neturi sevi ieslodzītu vecos priekšstatos, vai bailēs par to, kas varētu notikt. Ir laiks ļauties jaunām iespējām, pat ja tās šķiet biedējošas. Darbu un finanšu jomā apgrieztais tornis norāda, ka iespējams tu kavējies pieņemt nepieciešamos lēmumus vai izvairies no pārmaiņām, kas ir neizbēgamas. Tas var radīt vēl lielākas grūtības, ja mēģināsi visu kontrolēt. Finansiāli šī kārts aicina būt piesardzīgai, pārdomā savus tēriņus un izvairies no riskiem. Iespējams būs jāatsakās no kādiem ieradumiem vai plāniem, lai saglabātu stabilitāti. Un atceries, apgrieztais tornis brīdina, ka pārmaiņas nav izvairāmas, tās tikai kavējas. Kā saka, ja tu noliec brīdi, kad jāsakārto māja, tas nenozīmē, ka haoss pats no sevis pazudīs. Šogad sāc nojaukt to, kas vairs nekalpo, un atver vietu jaunajām.